Manuprāt, svarīgākais šobrīd ir tas, vai tā nauda tiek apēsta un vienkārši iztērēta vai notralināta, vai tiek investēta jomās, kas nodrošina vai nu ekonomikas izaugsmi, vai dzīves apstākļu, vai veselības, piemēram, uzlabošanos iedzīvotājiem, jo cilvēki arī ir resursi. Lai valsts pastāvētu, ir cilvēku resursi, un ir finanses, un ir pārējie materiālie resursi. Manuprāt, svarīgi ir, kur mēs to naudu ieguldam, nevis iztērējam. Un tas ir tas sāpīgais jautājums, jo mēs īsti neredzam tādu mērķtiecīgu arī, piemēram, demogrāfijas atbalsta politiku šajā budžetā nav. Ir tādi vienreizēji maksājumi, vienreizēji pasākumi kaut kādi, kas ir būtiski, protams, šī brīža jaunajām ģimenēm, bet nav tā, ka mēs redzam, piemēram, mērķtiecīgas nodokļu atlaides ģimenēm ar bērniem. Pat neapliekamais minimums, kas vispār ir kliedzošs jautājums, jo iepriekšējā budžetā mēs norādījām, ka ceļu darbiniekiem, bet apgādājumiem ne eiro nepieliek. Šogad atkal ir piedāvājums būtiski palielināt neapliekamo minimumu darbiniekiem, strādājošajiem, bet apgādājumiem nulle pieauguma. Tas nozīmē, ka katrs bērns iznāk vairāk kā 2 reizes nevērtīgāks par strādājošo. Tā nav ģimenē,